Tiešām pateicība Dievam par to. Un šajā brīdī, sākot šīs dienas dievkalpojumu, lūgsim Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev par žēlastību un atkal žēlastību, ko Tu esi piešķīris ikvienam no mums. Pateicība, ka mēs varam nākt Tavā klātbūtnē un piedzīvot to, ka Tu klāji galdu mums katram. Lūdzu, runā caur savu svēto garu uz ikvienu no mums. Pildi mūs ar cerību, ticību, pārliecību. Pildi mūs ar savu svēto garu. Vadi mūs uz savu vārdu pilnību. Un Jēzus vārdā lūdzu pieskaries ikvienam, kas mēs esam šeit. Pieskaries tiem, kas ir caur tiešraidi pieslēgušies. Pieskaries tiem, kas dažādu izvēļu un apsvērumu dēļ nevar būt šodien šeit. Esi mūsu stiprā pils ikvienam. Un tajā brīdī, kad mūsu izvēļu dēļ tumsas vara sāk valdīt pār mums, dod mums roku un izved mūsu. To es Tev lūdzu Jēzus vārdā, Jēzus nopelnu dēļ. Lai Tavu žēlastība var pieaugt mūsos katrā. Dāvā savu vadību un gudrību mums ikvienam. Lai varam priecāties Tevī, Kungs. Lai varam piedzīvot Tevi ik elpas vilcienā. Āmen. Āmen. Un šajā brīdī es gribētu kādus dažus mazus ziņojumus teikt. Pirmais ziņojums visiem, kas man dzird šeit klātienē, tiem, kas caur tiešraidi dzird un visādi savādāk var ieklausīties mūsos. Nākamajā svētdienā šeit 3, 4 un tā tālāk durvis būs slēgtas. Šeit dievkalpojums nebūs. Dievkalpojums emigrē uz Mērsragu. Sestdienā ir piparkūku meistarklase. Lūdzu, kas vēl nav pieteikušies, piesakieties. Tie, kas savā brīdī teica, nezinu, kā būs ar mums, arī dodat savu jā vai nē un konkrētu skaitu, jo šis ir tas brīdis, kad man ir jāpasūta gan cilvēku skaits ēdienreizēm, gan arī naktsmītnes jāsakārto. Lai nebūtu tā, ka jūs atbraucat un sakat, te nu es esmu, un ir tikai sniega kaudzes, kurā var gulēt. Tādēļ, lai viss varētu būt patīkami visiem iesaistītiem, dodiet man ziņu pēc dievkalpojuma, un tad mēs varam pulcēties un tikties. Nākamā sestdiena 10. mēs sākam. Sestdiena 9. decembrī 10. Otro adventu mēs svinēsim kopā ar Mērsega luterāņu draudzi viņu dievnamā 11. Ne tikai mūsu dēļ, bet šis dievkalpojums solās būt kuplāks kā ierasts. Es detaļas nestāstīšu, bet tiekamies, esam kopā un svinam otro adventu svētdienu un šo dievkalpojumu kopā ar Mērsega luterāņu draudzi. Un tad ir 4. advents, kas vienlaicīgi ir arī svētvakars šajā gadā. Un dievkalpojums šeit nenotiek. Dievkalpojums notiek 2:00 Stūrīšu baznīcā. Visi esat aicināti pievienoties, būt kopā un svinēt šos svētkus. Viena daļa no tā Ziemassvētku brīnuma, prieka, tādā ļoti cilvēcīgā līmenī.
notiks tur Stūrīšu baznīcā, kuru mēs gatavosim nākamā sestdien. Tādēļ ir labi, ja mēs varam pievienoties, jo es esmu kādreiz varbūt skarbāk teicis, kādreiz maigāk teicis, bet katram mums ir desmitiem lietu un iemeslu, kuru dēļ mēs jūtamies aizņemtāki nekā visi pārējie. Atcerēsimies vienu lietu. Tas nav mīlestībā. Šīs savādās sajūtas nenāk no mūsu mīlestības uz apkārtējiem cilvēkiem. Tā nāk no egoisma un no skata tikai uz to, kā jūtos es. Un tas ir dažādos mazos niekos, tas ir varbūt lielākās lietās. Un tajā brīdī, kad mēs esam kopībā, rūpē viens par otru, mīlestībā saistīti, mēs esam nesalaužami. Tajā brīdī, kad mēs sākam redzēt, kā man vienam ir grūti un visiem pārējiem ir labi, mēs sākam izplēnēt un mēs kļūstam salaužami, mēs kļūstam uzvarami. Vakardien man kādā sarunā cilvēku uzdeva jautājumu, kā ticīgā cilvēkā, kā dievbijīgā cilvēkā var notikt, kad iemājo dēmoni. Kā tas ir iespējams? Un šīs visas minētās ir atbildes. Jūs zinat to, ka Jūda Iskariots rūpējās par sevi vairāk kā par citiem. Viņam vienmēr bija sajūta 3 gadu laikā, ka viņam ir mazāk līdzekļu kā citiem. Un viņš zaga no mācekļu kases naudu. Un ir Jāņa evaņģēlijā teikts, ka Sātans biegājis viņa sirdī, tad, kad viņš zaga naudu. Un tad viņam bija vēl pamaz, un tad viņam likās, ka viņš varētu vēl 30 sudraba gabalus nopelnīt. Un ķēniņš Sauls jutās nepārliecināts par Dievu klātbūtni, un viņam pietrūka pacietības, un, lai notiktu lietas tā, kā ir jānotiek. Un viņam bija tā sajūta, ka es taču arī esmu, es taču arī varu. Kāpēc tikai pravietis Samuēls? Tagad viņš kavējās nākt, es iešu, es darīšu, es upurēšu. Es taču esmu tautas priekšā, un tā mēs varam skatīties daudz un dažādas epizodes, kuras mūsu sirdi vērš prom no Dieva, un kas cits kļūst par mūsu kungu. Lai Dievs svētī mūs, un lai Dievs sargā mūs no tiem svešajiem ugunskuriem, no tām vidēm, kas mūs attālina no mūžības. Skaistas lietas man te priekšā atrodas. Jūs zinat kādas? Vēl viens mikrofons, lasām rīks, no kā lasīt, briļu maks, ūdenstrauks un kartumiņi. Un kartumiņi nozīmē, ka mums ir sveicamie. Un mēs ar vārdiem Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Un es nezinu, vai tas ir speciāli, bet rakstītājs šos pēdējos 2 vārdus ir izcēlis īpaši labiem darbiem, lai vienmēr pietiek pašiem un paliek pāri labiem darbiem. Ar šiem vārdiem mēs gribam sveikt Aigu dzimšanas dienā. Un mēs gribam sveikt ar šiem pašiem vārdiem Agnes 30 gadu pagremdes gada dienā. Mēs gribam sveikt Inetu, kura straujiem soļiem kļūst apaļa. Un mēs gribam sveikt senioru, kurš kļūst pusapaļš. Lūdzu, nāciet.
apaļi un pusapaļi. Debes Tēvs, Tev pateicos par to, ka bija diena, kad Agnes saprata par nepieciešamību šķīstīties un mazgāties. Un Tu viens zini, cik tīras ir šīs drēbes, kas reiz pirms 30 gadiem bija šķīstītas. Tādēļ caur savu svēto garu vadi, runā uz Agnes un dod viņai piedzīvot to, cik ir labi patiesi mīlēt cilvēkus ap sevi un dot patiesi labus darbus. Mēs pateicamies par Inetu un pateicamies Debes Tēvs par svētību, ko Tu esi devis caur Inetu. Un mēs lūdzam, paņem uz savām rokām Inetu un nes cauri tiem brīžiem, kad viņai šķiet spēka vairs nav. Slēdz viņas prātu un izteiksmes kurnēšanai un atver tās svētībai, žēlastībai, lai Tavs spēks, Inetas nespēkā var vienmēr varens parādīties. Lūdzam svētī mācītāju Jāni, lūdzam, lai Tava žēlastība un spēks ir viņa ikdienā vairogs pret dažāda veida tumsas uzbrukumiem, lai viņš vienmēr var spēku gūt Tevī, stiprināties Tevī un daudziem būt par svētību. Lai Tavs svētais gars lieto Jāni, lai Tavs svētais gars valda viņu un vada uz pilnību. Āmen. Nu, lūk, šis ir nodarīts. Un tagad mēs tuvojamies dievkalpojuma tai garīgajai maizei un garīgās maizes daļai. Lasīsim 100. psalmu, visu psalmu varam izlasīt. Gavilē kungam visa zeme, kalpojiet kungam ar prieku, nāciet viņu priekšā ar dziesmām, ziniet, ka kungs, viņš Dievs. Viņš mūs radījis un ne mēs paši, viņa tauta un viņa ganību avis. Nāciet viņu vārtos ar pateicību un viņa pagalmos slavēdami. Pateicieties viņam, slavējiet viņu vārdu, jo kungs labs. Viņa žēlastība uz mūžiem, uz audžu audzēm viņa uzticība. Āmen. Āmen. Un tāpat kājās palikuši, dziedāsim pirmo dziesmu.
tu dzīvā Dieva dēls. Es tevi nomazgāts un tevi svēts. Tavs vārds man dāvināts un gara spēks. Es nopļauts lauks, kas tevis rasts un sēts. Lai tava prieka eļļa līst, vasaru vietā mīlestības karogs plīv. Lai tava prieka eļļa līst, vasaru vietā mīlestības karogs plīvo. Es tevis aicinātie priesteri, tavi svētie taisnības ozoli. Tavā spēkā iesim, kalposim, izpostītos mūrus uzcelsim. Lai tava prieka eļļa līst, vasaru vietā mīlestības karogs plīv. Lai tava prieka eļļa līst, vasaru vietā mīlestības karogs plīv. Tavos glābšanas mūros lai dzīvo. Ik viens, kam satriekts un izmisis gars, tava roka ikvienu lai ieved pa pielūgsmes vārtiem. Tavos glābšanas mūros lai dzīvo. Ik viens, kam satriekts un izmisis gars, tava roka ikvienu lai ieved pa pielūgsmes vārtiem. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīv. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīv. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīv. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīv. Patiešām lūdzam, debes Tēvs, lai tava prieka eļļa līst, lai tā piepilda mūs katru, un lai žēlastība, uz kuru mēs paļaujamies, ir tā, ko arī mēs labprāt pasniedzam citiem. Es tev to lūdzu no visas sirds. Svētī mūs. Āmen. Āmen. Sēdieties, lūdzu, un priekšā nāk bērni. Bērni. Un bērni dosies uz svētdienas skolu. Kā jums šķiet, jaunieši? Kāda svētki tuvojās? Nevar būt, man liekas, 2. adventa. Arī, ja? 2. adventā dod dāvanas? Nē? Klau, tu atvēri jau adventa kalendāru? Nē.
Bet ir jau 3. datums. Es zinu, pēc tam neesmu atvērs. Krišāna, kā tev atvēri? Jā, Kas tur bija iekšā? konģi. Konča. Tur bija arī kaut kāds tā kā tēls veidojums, kur varēja redzēt. Jā, Kāds? Tas bija kā pārsteigums tev? Ja? Un tu atvēri, Anna? jā. Un kas tev bija iekšā? Šokolādes konģis. Un arī kāds tēls tai končai virsū bija uzspiests. Jā, Var atcerēties kāds? Nē. Un tu, Annī, var atcerēties? nē. Nu labi. Bet tas jums ir kā tāds mazs iepriecinājums un pārsteigums, vai ne? Tā končiņa un tas veidojums. Un tas interesantais ir tajā, ka manā bērnībā tādas nebija. Un tad, kad es pirmo reizi jau tādā pieaugušā vecumā to kalendāru ieraudzīju, man tas likās īpaši liels prieks. Un es zinu arī tādus stāstus, ka ne tikai bērniem ir brīnums un prieks par to kalendāru, bet arī vecākiem, ja viņi atklāja kādā brīdī, ka bērni ir izēduši visas tās končas. Un es esmu dzirdējis, ka vecāki mēģina šo restaurēt un bērnus apmulsināt vēl smagāk. Kamēr bērni guļ, viņi paņem, izkausē šokolādi un salai atlikušajās iekšā. Un bērni pamostās un brīnās, kā tā, mēs taču vakar izēdu, kā radās jaunas. Lai arī kā mēs esam tādā priecīgā laikā. Lai Dievs jūs svētī jūsu stundiņā, un lai Dievs dāvā jums prieku. Debes Tēvs svētī katru no šiem bērniem, pieskaries viņiem, piepildi viņus ar savu svēto garu un dziedini. Āmen. Droši uz stundiņu. Un ir arī mūsu mazā pārdomu stundiņa. Un šodien mēs patiesībā katrs no virsrakstiem, kur varētu likt dievkalpojumam, ir tāds, par kuru katru svētdienu varētu runāt. Un nav nekas tāds, kas būtu īpašāks vai mazāk īpašs, jo par abu ģimenes principiem mēs runājam katru svētdienu, par raksturu nepieciešamībām un izmaiņām. Mēs arī runājam, bet nu šodien tas virsraksts pēc manām sajūtām ir bijis abu ģimenes principi. Par to arī runāsim. Ja kādam ir svešs šis 4 burtu savienojošais vārds, aba, tā nav 70. un 80. popgrupa, bet tas ir grieķu valodā vārds, kas tulkojumā nozīmē mīļais tētis, jeb tētis. Un tā tad mīļā tēva ģimenes principi. Un lasīsim Mateja evaņģēlijas 6. nodaļu, 14. un 15. pantus. Un tad arī lūgsim Dievu. Tādēļ, ja jūs cilvēkiem viņu pārkāpumus piedosiet, tad jūsu debesu Tēvs arī jums piedos. Bet ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad arī jūsu Tēvs jūsu pārkāpumus jums nepiedos. Āmen. Mīļais Tēvs, runā uz ikvienu no mums šajā dienā un neļauj apsūdzētājam laupīt tavu vārdu no mūsu sirds. Maini mūs caur savu vārdu un vairo mūsos ticību, tevis bijību un goddevību. Lai tavs vārds ir šodien dzīvs, glābējs ir dzīvs. Kungs un ķēniņ, dod, ka esam vārda īstenotāji un ne tikai klausītāji. Dod mums būt izredzētiem un tevis pieņemtiem, lai kopā varam svinēt meistara Jēzus kāzu mīlestību. Āmen. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Šodien arī vēlāk svinēsim tādu ieskaņu meistara Jēzus kāzu mīlestam. Un tas interesantais laikam, jeb tas nozīmīgais priekš mums ir tas, ka šajā kāzu mīlestā nav cita provīzija, jeb šajā ieskaņas mīlestā, kā meistara paša tiešā klātbūtne caur savu miesu un asinīm.
Un tāpēc mums ir nozīmīgi apskatīt šo piedošanu, par kuru šeit Mateja evaņģēlijā ir runāts. Un pirmais, ko mēs redzam, ir piedošana kā nosacījums. Ja tu piedod, tev piedos. Un kāpēc abi ir tik principiāli šajā jautājumā? Kāpēc nevar būt kādas atkāpes? Šodien mēs ļoti gribam piedzīvot atkāpes. Visur. Katrā mirklī mēs gribam kādu atkāpi. Mēs vēlamies, lai vairāk tiek runāts par mīlestību, kura ļauj mums darīt to, ko mēs gribam. Nevis par mīlestību, kura nodod sevi citu labā, bet par mīlestību, kas mūs apmierina un par mīlestību, kas mūs iepriecina. Šodien mēs gribam runāt par pasauli bez robežām, bet tajā brīdī, kad mēs piedzīvojam šīs bezrobežas, mēs paši esam neapmierināti. Mums nepatīk, ja kāds pārkāpj mūsu robežas. Un tādēļ ir šīs robežas, kuras mums vajadzētu ievērot kolektīvi. Kāpēc ir tādi principi? Jo līdzība mums tiek mācīta, ka cilvēki nevēlas piedot pat tad, kad Dievs viņiem piedod. Un tāpēc tiek ierakstīti šie principi. Nevis vispirms piedod mums, un tad piedosim mēs, bet šeit ir tas pirmais. Kā jūs piedodat, tā jums piedos. Ja jūs nepiedodat, jums nepiedos. Mēs sakām, tas ir skarbi, tas nav pareizi. Tas pārkāpj mūsu tiesības, jo Dievs taču ir mīlestība. Dievs nevar būt tik ļoti egoistiski saistīts ar sevi. Līdzība, par kuru vēlāk mēs runāsim, kuru es pieminēju, mums atklāja to, ka Dievs no savas puses piedod ikvienam. Un to primāro piedošanu mēs visi esam saņēmuši. Ja tās nebūtu, mēs nedzīvotu. Bet tad mums ir jāsāk praktizēt tā piedošana. Un mēs savukārt sakam, nē, te es piedošu, te es nepiedošu. Un kā tad izpaužās tā nepiedošana? Mēs jau it kā ikdienā esam kopā, bet Jēzus mums parāda, un tas nav tikai Jēzus princips, tas ir arī vecās derības princips, kurš parāda, mīli savu ienaidnieku. Kā? Mīli savu ienaidnieku. Ja viņš ir izsalcis, paēdini viņu. Te nav runa par cilvēku, kuru es esmu izdomājis par savu ienaidnieku, bet par reālu ienaidnieku. Ja viņš cieš slāpes, dod viņam dzert. Ja viņš ir kails, apģērba viņu. Un to mēs redzam 3 lielajos blokos. Mēs to redzam vecajā derībā, jaunajā derībā un vēstulēs. Visur šis princips seko. Ļoti izteikti mums ir tie mirkļi, kad mums nav neviens nodarījis pāri, bet mēs izdomājam, ka mums kāds ir izdarījis pāri, jo viņš ir vai viņa pārkāpuši kaut kādus mistiskus kosmiskos principus. Un tāpēc mēs jūtamies tā, kā mēs jūtamies, tāpēc mēs nerunājam, tāpēc mēs nepiedodam, tāpēc mēs pūšamies, tāpēc mēs jebko citu darām. Tas, ko mēs mēdzam turēt kā nepiedošanu, jeb nepiedodam lielumu viens pret otru, pat nav kaut kas, kā jau es minēju, ko kāds būtu darījis pret mums. Bet gan tas, ko mēs iedomājamies par pārdarījumu. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļā, 3. un 4. pantā, mēs lasām tādu ļoti nozīmīgu atziņu. Mateja 7, 3 un 4. Tu redzi grūzīt savu brāļa acī,
bet kādēļ baļķi savā acī nepamani? Un kā tu vari sacīt savam brālim, ļauj man izņemt gruzīt no tavas acis, kad redz baļķis ir tava paša acī? Savā laikā bija tāds vīrs. Viņš bija dažādā veidā interesants un saudabīgs, ar viņu bija grūti sastrādāties. Zināmos etapos viņš bija ļoti prasīgs. Man nekad nebija bijušas problēmas ar viņu, bet es zinu pēc nostāstiem, ka citiem ir bijušas problēmas ar viņu. Un viņš teica sekojoši kādā sarunā. Viņš saka, ko jūs redzat to baļķi manā acī, kas jau sen gateri ir sazāģēts dēļos. Ir palikušas pāri tikai dažas skaidras. Mēs varam teikt tādu ļoti lielu paštaisnību. Kā cilvēks tā var teikt, kad viņš ir pat pilnība, ka tur ir tikai dažas skaidiņas palikušas. Bet tas, mīļie, ir tieši tas, kas notiek mūsu ikdienā. Mēs esam gatavi rakāties par otras personas pagātni. Mēs esam gatavi rakāties par otras personas kažociņu. Mēs varam atrast vēl kādus īpašumu lielumus, kuros mēs varētu rakāties. Bet līdz ko kāds uzdod jautājumu par mums pašiem, mēs atkāpjamies, sastingstam un sakam, tas nav būtiski, ejam tālāk. Man nav jāmainās, man viss ir labi. Nē. Viena ļoti liela mūsu dzīves problēma zona ir, kā mēs tiekam galā ar sāpēm. Un tās var būt dažādas sāpes. Tās var būt nedrošība kā sāpes, bailes kā sāpes, kādi ievainojumi kā sāpes, emocionāli, fiziski. Jautājums, kā mēs tiekam galā ar šīm sāpēm? Kā mēs tās risinam? Vai mēs savās sāpēs liekam ciest arī citiem? Jeb nē. Jeb mēs savā nedrošībā uzbrūkam citiem vai nē? Un mēs esam nonākuši pie Mateja evaņģēlija 18. nodaļas, mājas darba lasījums no 21. līdz 35. panti. Šobrīd mēs izlasīsim tikai 35. pantu, un es mazā naratīvā pārstāstīšu to līdzību, kas tur ir iekļauta. 2 cilvēki. Saimnieks un kalps. Un saimniekam pieveda kalpu, kurš viņam ir parādā 3 cilvēka vidējās dzīves ilguma dienas algu. Noķērāt domu. Ir 3 dzīves jānodzīvo, katru dienu saņemot tā laika maksimālo dienas algu, lai varētu neēdis atdot šo parādu. 10 000 talantu. Un kungs saka, nododiet viņu mocītājiem, parādu piedzinējiem mūsdienīgi sakot, lai viņš līdz pēdējiem centam atdod, pārdodiet viņu sievu, bērnus verdzībā, pārdodiet viņu īpašumus, atdodiet daļu parādu un tad pārējo, lai viņš spaidu darbos atstrādā. Un šis parādnieks sāk lūgties. Viņš saka, lūdzu, cieties ar mani. Es tev atdošu visu, ko es esmu parādā. Un kungs nesaka viņam, es tev ļauju atmaksāt parādu. Nē. Kungs saka, es tev atlaižu parādu. Tas ir tāds interesants vārds. Nesatraucieties, tur ir mūsu draudzes locekļi, kuriem šeit nav vietas, viņi sēž balkonā, viss kārtībā. Jūs esat izsēdušies tik reti, ka te nav vietas vairs. Viņi, saprata, pilns aizgāja uz balkonu.
Es kā piemēru rādīšu šo kartiņu skaisto, kas būtu tā kā parāda vekselis. Un tad, kad notika atmaksa pilnīgi, jeb piedošana, šī parāda atlaišana, tad vekselim pa diagonāli pāri rakstīja tetelestai. Tas nozīmē pilnīga atmaksa. Visu, tu neesi vairs parādā neko. Tetelestai. Un šis vārds ir tieši tas pats, ko Jēzus kliedz pie krusta. Viņš tetelestai. Ir pilnīga apmaksa. Un tāpēc nestāstiet man par paudžu lāstiem un grēkiem, kas velkās līdz no vecmāmiņu vecmāmiņām. Tas ir viens triks, kā noturēt cilvēku spriedzē un meklējumos. Kaut kādas nelielas ietekmes mums var būt, bet nevajag mums stāstīt, ka tāpēc, ka tur 17. paudze pirms tevis bija baigie varmāks un vikingi iekarotāji, tāpēc tu šodien esi tāds, kāds tu esi. Tev mati neaug. Nē, jo Jēzu uzņemot savā dzīvē caur ticību, praktizējot Jēzus raksturu, mūsu dzīves vekselim tiek pārrakstīts pāri tetelestai. Saprotiet to, ka neviens no mums nav spējīgs samaksāt tos paudžu lāstus un grēkus, ja tādi arī būtu. Un tāpēc ir tetelestai. Un pravietis Ecehiels saka, dēls neatbild par tēva grēkiem, un tēvs neatbild par dēla grēkiem. Punkts. Mans tēvs kādreiz teica, ka viņš ir piedzīvojis to, ka viņš ir redzējis manī un manā brālī kādas iezīmes no tā, ko viņš jaunībā nav varējis uzvarēt, un tas viņu ir salauzis, un viņš ir lūdzis Dievu par to, lai tas lāsts neturpinās mūsos. Vienīgais, ko mēs ar brāli esam varējuši darīt, ir atdarināt savus vecākus. Bērni atdarina vecākus. Perfekti. Viņi redz, tēvs vai māte tajā situācijā rīkojās tā. Kāpēc es nevarētu rīkoties tā? Es arī varu. Un mēs sākam kopēt savus vecākus. Mēs esam savu vecāku spogulis. Bet tas nav lāsts. Tas ir tas, ko mēs redzam vecāku darbībā. Kāpēc vecāki sabiedrībā tik ļoti uztraucās par to, kā izskatās viņu bērni? Tāpēc, ka bērni ir bezrobežu būtnes, kuras nezina, kurā sabiedrībā vajag piebremzēt un kurā var pateikt, es gribu cūgaļu, kad māte man knieba sānā viņu ar tēvu 10 gadu kāzu jubilejā. Viņa knieba pietiek ēst. Viņa saka, ka viņa esot man vienmēr sabarojusi pirms mīlestiem kādiem, bet es vienmēr esmu gribējis ēst vēl. Un neticēsiet, šī ir mana bērnības žakete. Šī te. Ne. Bērnībā es biju krietni apaļāks. Un viņa man tajā mīlestības laikā knieba sānā un saka, beidz ēst. Es saku, es gribu gaļu, es gribu cūgaļu. Vairāk jau kā 3 man nebija tajā brīdī. Bet, gribējās kādu nešķīstu lopiņu sevī. Bērni atdarina vecākus. Un vecākiem šķiet, ka lūk, bērns izklieks, es gribu cūgaļu, un viņi jutīsies neērti, it kā visu nedēļu tas bērns būtu badināts. Ja jūs būtu kādreiz garšojuši tajā padomju laikā manas mammas taisītos rosolus, vai ceptās kotletītes, vai karbonādītes, arī jūs kliegt, kā jūs gribat to. Jo tādas lietas nebija pieejamas ikdienā. Un tas bija kaut kas ļoti īpašs. Un tā tad šis kungs pasaka šim kalpam un visiem klātesošajiem lieciniekiem tetelestai. Pilnīga apmaksa.
ej brīvs. Nevis tev ir jādod man parāds, bet es tev atlaižu to. 3 dzīves. Un šis kalps priecīgs. Vismaz es būtu priecīgs, ka man ir atlaists parāds. Iet ārā no šī kunga nama. Un viņš ierauga pie kunga nama durvīm kādu savu darba kolēģi, kurš viņam ir parādā 100 dienu algu. Nepilns gads, 3. daļa no gada. Praktiski gada laikā to varētu atdot, ja pelna 1 denāriju dienā. Tad tur pusīti patur sev dzīvošanai un pusīti maksā atpakaļ gada laikā var atdot. Un šis, kas ir saņēmis patās piedošanu, šo pilnīgo apmaksu, saka, atdod man parādu. Un tas saka, brāli, man nav tev ko šobrīd atdot, cieties ar mani. Viņš saka, nē, iemetiet viņu cietumā, sievu pārdodiet, bērnus arī, līdz viņš man atdod pēdējo parādu denāriju. Un tajā brīdī kungs no pārējiem kalpiem uzzina, jo liecinieku bija daudz, ka tev ir piedots. Viņš uzzina, viņš saka, vai tev nebija jāatkārto mana rīcība? Es tev piedevu visu to milzīgo parādu. Vai tev arī nebija jāatlaiž tas mazais parāds? Un tad kungs saka, iemetiet viņu cietumā, pārdodiet viņu, sievu, bērnus, visu līdz pēdējiem centam, lai ir atdots. Un noslēdzās šis viss. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Un piedošana sevī ietver, ka mēs nerunājam par to parāda apjomu. Piedošana sevi ietver, ka mēs necilājam to parāda apjomu. Mēs atstājam tā cilvēka un Dieva attiecībās šo parāda apjomu. Un mums to kā cilvēkiem ir ļoti grūti izdarīt. Mums gribās vienmēr mazliet tā paintrigot. Un priekš tam ir izdota tāda vesela sērija, kas saucās Dzeltenā prese, kur tiek runāts par tādām lietām, kāpēc zaķis maina kažoku, lai citām zaķenēm izpatiktu. Kāpēc tīģerim tik asi zobi? Jūs saprotiet, es vienkārši bleiņojos. Dzeltenā prese ir vienkārši viens briesmīgs izdevums. Bet mēs esam tik ļoti pildīti ar šo dzeltenās preses būtību, ka mēs par to vien ņemamies. Kurš ar ko kuru guļ, kurš ko piekāvis, kurš nosaucis dobeli par čuhņu un tā tālāk. Un izrādās, ka mums jau nav daudz īstu tematu, par ko runāt bez šī visa. Ir kādas viesības, ir kādas sanākšanas, par ko te runās? Nav jau par ko. Tad cilājam šo te veļu. Mēs sakam, jā, bet ko tad tu piedāvā, ko tad mēs varētu runāt? Mums ir gana daudz ko runāt, mums ir gana daudz ko debatēt. Un tas, ko apostols Pāvils izmet kā tādu intrigas ēnkuru, viņš saka, Jēzus vārds, jeb Jēzus mācība, lai bagātīgi mīt jūsu vidū. Mēs sakām, bet ko tad tu iedomājies? Mēs tikai par Jēzu vien runātu, mēs jau pēc tādiem čoknutiem izskatītos cilvēku priekšā. Ja mēs ticīgi cilvēki sanākam kopā, mēs varam, protams, jokot, mēs varam aušot, mēs varam runāt par to, kāda ir tava veselība, kāda ir mana. Šodien es sastopos ar kādu māsu pirms dievkalpojuma, un viņa ar prieku rāda man
sonogrāfijas uzņēmumus. Viņi saka, redzi, viss ir labi. Es saku, paldies Dievam, viss ir labi. Slava Dievam par to. Vai tikai viņai ir kāds prieciņš? Kādam ir iespējams kāds Bībeles teksts no nedēļas lasījumiem uzrunājis viņu īpašāk vai aizskārs, runājam. Jā, bet kur tad paliek mūsu ikdiena? Mums taču vajag apspriest mūsu lietas. Ja vajag puišiem apspriest tos mašīnu jautājumus, lai viņi apspriež tos mašīnu jautājumus. Lai viņi konsultē viens otru par to, kā tā mašīna ripo labāk. Ziniet, tas temats ir diezgan ok temats. Ja kādam vajag santehniku apspriest, apspriežat. Mēbeles apspriežat, kleitiņas, gredzentiņus, auskariņus, briļu rāmīšus apspriežat. Bet neapspriežat trešās personas un viņu dzīvi, kurā jūs nepiedalāties. To neapspriežam. Tāds mazs nieks no ikdienas. Esam labi. Arī tad, kad mums nesaka, nāc un izdari to. Ej vienu soli tālāk. Es esmu kādreiz kašķējies ar savu tēvu par to. Es saku, priekš tam ir sētnieks, lai viņš tīri pagalmu. Nē, ko tad es tur tā, un viņš iet lāpst un šķūrē un tīri. Es saku, tu beidz savu veselību. Nē, viss labi. Viņš šķūrē. Saku, nevajag to. Nē, vajag. Es saprotu arī viņu. Tiem citiem, kam atrodas viņa pagalmā mašīnas, tiem izrādās, ka ir līdzekļu trūkums un lāpstai neatliek līdzekļi. Tie nenošķipelē to savu daļu. Tad tur veidojās saneses, sabraukumi, pēdas. Sētnieks pārvietojās ar velosipēdu. Viņam ir vienalga, vai tur mašīnas ir, kur nolikt vai nē. Viņš izsum taciņu un ar velosipēdu cauri tiek un viss ir ļoti labi. Un mans tēvs šķipelē. Bet šis mums parāda vienu. Ej soli vairāk nekā no tevis sagaida. Izdari. Un aizmirsti. Man darba kolēģis jautāja, kāpēc es daru to, ko es daru. Jo tas taču ir viņa pienākums. Mans pienākums ir darīt citas lietas. Es to daru, lai tu neizdegtu. Es to daru, lai tu man vienā brīdī nepateiktu, es esmu tik noguris, es ņemu slimības lapu. Tāpēc es eju to soli vairāk. Tāpēc es eju un daru to, kas nebūtu manos darba pienākumos. Un nevis es prasu novērtējumu par to, un es nesaku, tagad, kur ir ordeņu komisija? Lūdzu, šī puse te piestāvētu viens tāds brošai līdzīgs ordenis. Nē. Un tas pats tiek aicināts no tevis, no manis, no katra mums, jo mūsu debes tēvs gāja soli vairāk nekā vajadzēja mums. Un šeit ir teikts, mans debes tēvs jums darīs tieši tāpat, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Piedošana kā koncepts. Mateja evaņģēlija 6. nodaļa, 22. un 23. panti mums saka sekojošo. Miesas gaismeklis ir acs. Ja tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaismas pilna. Bet ja tava acs ir ļauna, tad visa tava miesa būs aptumšota. Ja gaisma, kas tevī ir tumsa, cik liela, tad ir pati tumsa. Kas ir acs? Dvēseles spogulis. Vai visi piekrīt, ka acis ir dvēseles spogulis?
Jā. Un šajā metaforiskajā izteiksmē acs simbolizē attieksmi. Ja tava attieksme ir gaiša, tad visi tavi darbi, tu pats būsi gaišs. Bet ja tava acs ir ļauna, ja tava attieksme ir ļauna, un ļauna nav tikai tad, kad tu domā, kā sīkstulis izbakstīts prīdītim caur plaukstiņu, adatiņu, milzīgu, vai dzelzīti, ko viņš tur bakstīja. Bet ļauna attieksme ir, kad tu numur viens liec sevi. Un aiz sevis aizēno visu pārējo. Tā ir ļauna attieksme. Jo debesu Tēva principi šādi nav mācījuši. Es jums mazliet pastāstīšu baznīcas vēsturi. Drīkst? Tikai mazliet. Tā. Mēs, dievbijīgie, esam cēlušies no judaismu, no jūdiem. Vai ne? Ar ko atšķirās jūdu kari no visiem pārējiem kariem? Jūdu kari neviens nav bijuši ideoloģijas dēļ. Tie ir tikai apsolīto teritoriju dēļ. Nav bijis neviens karš, kur ebreji ar Dāvida zvaigzni pa priekšu ietu un liktu visiem kļūt par prozelītēm. Nav. Ir tikai par manām teritorijām. Un beigās es nelīdīšu tavējās, un tu nelien manējās. Ja mēs paskatāmies uz arābu kariem, tie visi ir džihādam līdzīgi, svētie kari. Vai nu kļūst par musulmanu, vai mēs tev galinam nost. Ja mēs paskatāmies uz katoļu baznīcas kariem, izņemot vienu, tie visi ir par to, vai nu esi kristietis, vai nu mēs tev galinam nost. Tāda saudabīga evanģelizācija. Judaismā nepastāv evanģelizācija, jo tev, kā sveštautietim, no maniem darbiem un no manas dievmīlestības ir jājūt, ka tu arī gribi būt tāds kā es. Un tad tu apliecini Šmā Izraēlu un esi. Un tu piederi šai tautai. Un, protams, ja tu gribi kļūt pilnīgs judaismu piekritējs, tad tev ir jāzaudē 8 mm no savu ķermeņa. Un viss. Bet tur nav, klausies, Raimondu, kļūsti tāds kā es. Nāc uz manu sinagogu. Nē. Ja tu redzi mani, un ja tev patīk tas, ko tu redzi, un saki, es vairs negribu būt grieķu 330 dievu pielūdzējs, vai romiešu 427, vai hindu, cik viņiem tur bija 2800 kaut cik. Nē, es negribu. Es gribu vienu dievu pielūgt. Apliecinu to ar savu muti. Noskaiti Šmā Izraēlu, zaudē 8 mm un viss. Tas tāds ieskats par to, kā reizēm veidojās arī mūsu domāšana. Mums iet un ar varu uzspiest savu pārliecību ir vieglāk nekā dzīvot dzīvi, kuru iekāro apkārtējie. Vakarā mēs ar Anniju braucām, putināja sniegs, lielas sniega kupenes sanestas. Atšķirībā no visiem citiem ceļiem Mērsagā ceļi šķūrēti. Bet kāds cilvēks grūti gāja uz mājām. Un man Annija saka, reku, tas taču tev pazīstams. Es saku, jā. Piestājam. Es saku, kā priekšā? Kas tu tāds esi? Es saku, Uģis.
es esmu uģis. Jā, tu to bārdu varētu nogriezt, tad tu tāds smukāks izskatītos. Es saku, labi ir, kāp iekšā. Viņš iekāpa, vedām viņu uz mājām. Viņš bija novārtījies pa sniegu. Un viņš bija ļoti runātīgs. Viņš teica, labi, ka tu apstājies. Labi, bet tu zini, vecīt, piedod, ka es tevā sektā neiesaistos, bet labi, ka tu apstājies. Es saku, viss kārtībā, vai tad es apstājos, lai tevi tajā sektā iesaistītu? Labi, paldies, ka tu apstājies. Kā tu pats tiksi ārā? Es saku, viss kārtībā, es tikšu ārā. Viņš jūt sevī šo spriedzi. Piedod, ka es neiesaistos tavā sektā. Jo tas kārdinājums pēc to atkarību vielām ir tik liels, ka ir grūti tam tikt pāri. Liecini ar to, kas tu esi. Turot sarūktinājumu, pārspīlēt vēlmi, izdibināt netīro pagātni, konstanti pieņemot, ka visi ir lielāki grēcinieki kā es vai mani vistuvākie, mēs zaudējam patieso mīlestību un sākam dzīvot purvā, kas mūs ievelk kā akacija. Mēs smokam, bet vienalga turpinam savu ļauno un grēcīgo ceļu pretīm sevis un citu pazudināšanai. Apostols Pēters Mateja evaņģēlijā 18. nodaļā 21. 22. pantā, kas būtu tā kā tas mājas lasījuma sākuma posms, saka, jautā, cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani, vai pietiek līdz 7 reizēm? Un Jēzus viņam atbildēja, es tev nesaku līdz 7 reizēm, bet gan līdz 70 reizes 7. Tātad viens brālis, viena diena, 490 reizes vienu un to pašu pārkāpumu pret mani. Jūs spējat izsekot līdzi, izskaitīt? Jo, kad saule noriet, tad man ir jāpiedod pirms saulrieta un jābeidz dusmoties. Un pienāk nākamā diena, un sākās nākamie 490 no nulles. Un Jēzus saka, es tev nesaku 7 reizes. Tas būtu tā kā tā cilvēciskā pilnība. Es esmu sasniedzis to pilnību, es tev piedodu, bet aizmirst es nevaru. Jēzus saka, 490 reizes piedod. Nav tik daudz laika dienā, lai viens cilvēks pret mums 490 reizes grēkotu. Darītu pārkāpumus. Tas nozīmē, ka Jēzus tevi un mani un tevi, kā Pēteri aicina bangojošā nepiedošanas un ļaunuma jūrā un saka, nāc. Un mēs sakām 7 soļi. Viņš saka 490. Un tad nāks nākamā diena, un tad 490. Bet mēs nesastopamies tikai ar vienu cilvēku, mēs sastopamies ar daudz cilvēkiem. Un katrs kaut ko dara pret mums, un tas nozīmē, ka tā ir bezgalība, staigāšana pa šo nepiedošanas un ļaunuma jūru, kas bango savā rūgtumā un naidā. Varbūt ļoti sarežģīta metafora, es nezinu, sakat, time out mēs neuztveram vairs. Pētera problēma, viņš paskatījās uz leju un ieraudzīja tos milzīgos viļņus, to bangojošo jūru, un viņš grima. Mēs grimstam tajā akacijā, tajā brīdī,
kad mēs sakam, šo es piedot varu, šo es piedot nevaru. Tas ir pār maniem spēkiem. Līdz ko mēs lietojam izteiksmi, tas ir pār maniem spēkiem, mūsu Dievs paliek no visu varenā Dieva par mazu fetišu, kur mēs ieliekam stūrī uz plauktiņa. Un kur mēs varam iekaustīt, kad viņš mūs neklausa. Piedošana kā brīvība. 103. psalms, 8. līdz 12. panti. Līdzcietīgs un žēlīgs ir kungs, gauss dusmās, bet dāsns žēlastībā. Ne bezgalīgi viņš rāsies, ne mūžīgi viņš mums pieminēs. Ne pēc mūsu grēkiem viņš mums dara, ne pēc mūsu vainas viņš mums atmaksā. Cik augstu ir debesis pār zemi, tik varena tam žēlastība pār tiem, kas viņu bīst. Cik tālu ir austrumi no rietumiem, tik tālu viņš atņem no mums mūsu pārkāpumus. Mūsu pārkāpumi. Kāpēc ir izmantots šajā psalmā šie divi lielumi, austrumi un rietumi? Idejas. Dienvidi, ziemeļi ir izmērāms attālums. Austrumi, rietumi nav izmērāms attālums. Ziemeļos mēs noliekam punktu, un dienvidos mēs noliekam punktu, un mēs varam apkārt globusam izmērīt šo attālumu. Nav tāda punkta, ko nolikt austrumos, jo Zeme šādi negriežās. Globus griežās šādi. Ja globus grieztos gan šādi, gan tā, tad varētu likt kaut kādu asi cauri globusam un pieņemt to par viduspunktu. Bet nav tāda viduspunkta. Tas nozīmē, ka tā dievišķā piedošana sniedzās tur, kur mūsu saprāts un vēlme beidzās. Jo mēs sakām, šim cilvēkam visticamāk pēc viņa darbiem un pēc viņa dzīvesveida būs būt debesīs, tam nē. Bet Dievs lemj savādāk. Un mēs sakām, tad jau tas nozīmē, ka mēs varam grēkot, mēs varam dzīvot, kā mēs gribam, un tāpat debesīs būsim. Un atbilde ir nē. Kāpēc nē? Tāpēc, ka ja mēs dzīvosim nepiedošanas pilnu dzīvi, tad debesu Tēvs mums arī nepiedos. Bet ja mēs mīlestībā uz viņu piedosim, tad katru to lielumu, ko mēs nespējam uzveikt sevī, arī viņš mums piedos. Un nevis tāpēc, ka mēs esam lielie kungi un kundzes, mēs sakam, es tev piedodu. Apmēram tā kā Romas imperatori, gladiatori cīņās. Nu šoreiz es tev piedodu. Nē, bet ja mēs mīlestībā uz Dievu, un tas ir arī tajā brīdī, kad mēs sakam, debes Tēvs, tu redz, man ir ļoti grūti. Man tas ļoti sāp, bet es palaižu vaļā šo cilvēku. Es piedodu viņam. Dievs arī mums piedos. Un tad, kad mēs sauksim uz viņu, mēs teiksim, debes Tēvs, tu redzi, es atkal esmu pakritis. Tad viņš būs gauss dusmās, bet dāsns žēlastībā. Cīņai ir jānāk no mums. Vēlmei dzīvot piedošanā un prasīt piedošanu ir jānāk no mums. Pārējais viss ir Dieva rokās. Lai Dievs svētī mūsu ikvienu un dziedāsim dziedājumu, pēc kura arī tuvosimies svētiem vakarēdienam.
augšķu kroni saņemi un mūsu kaunu paņemi, mums piedošanu savu dāvāji. Mūsu sirdžu altāris, lai Tev vienam slavu teic, Jēzu Dieva dēls. Savu dzīvi atdevi par mums kā upuri, Jēzu Dieva dēls. Jēzu Dieva dēls. Tu mīri mūsu grēku dēļ, no nāves augšā uzcēlies, mums žēlastību savu dāvāji. Tu mīri mūsu grēku dēļ, no nāves augšā uzcēlies, mums žēlastību savu dāvāji. Mūsu sirdžu altāris, lai Tev vienam slavu teic, Jēzu Dieva dēls. Savu dzīvi atdevi par mums kā upuri, Jēzu Dieva dēls. Mūsu sirdžu altāris, lai Tev vienam slavu teic, Jēzu Dieva dēls. Savu dzīvi atdevi par mums kā upuri, Jēzu Dieva dēls. Jēzu Dieva dēls. Tavs vārds par visu, ko uzvarējis tu, ik katra dziesma, lai slavē mūsu glābēju, nav citas varas, kas par Tevi lielākā. Tev pieder uzvara, Tev pieder uzvara, Tavs vārds par visu, ko uzvarējis tu, ik katra dziesma, lai slavē mūsu glābēju, nav citas varas, kas par Tevi lielākā. Tev pieder uzvara, Tev pieder uzvara, Tev pieder uzvara, Tev pieder uzvara. Mūsu sirdžu altāris, lai Tev vienam slavu teic, Jēzu Dieva dēls. Savu dzīvi atdevi par mums kā upuri, Jēzu Dieva dēls. Mūsu sirdžu altāris, lai Tev vienam slavu teic, Jēzu Dieva dēls. Savu dzīvi atdevi par mums kā upuri, Jēzu Dieva dēls. Jēzu Dieva dēls. Šajā brīdī tāpat kājās palikuši, klausīsimies 4 Bībeles citātu lasījumā, un tad arī svētīsim
maizi un biķeri. Viņš tiem sacīja, kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo pashu pirms savām ciešanām, jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekams tas piepildīsies Dieva valstībā. Un paņēmis biķeri un pateicies, viņš sacīja, ņemiet to un sadaliet savā starpā, jo es jums saku, kopš šā brīža es no vīna koka augļiem vairs nedzeršu, tiekām nāks Dieva valstība. Paņēmis maizi un pateicies, viņš lauza to un deva viņiem sacīdams, šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri, kad viņi bija pāēduši un teica, šis biķers ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums tiek izlietas, bet redzi, tā cilvēka roka, kas mani nodod, ir līdzās man uz galda. Jo tiešām cilvēka dēls aiziet, kā tas nolikts, bet vai tam cilvēkam, caur kuru viņš tiek nodots? Un viņi sāka taujāt cits citam, kurš no viņiem to grasās darīt. Āmen. Mīlesta laikā Jēzus ņēma maizi, svētīja, lauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš, paņēmis biķeri, pateicās, deva to viņiem sacīdams, dzeriet visi no tā, tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Es jums saku, es vairs nedzeršu no šiem vīna koka augļiem līdz tai dienai, kad es kopā ar jums to no jauna dzeršu sava tēva valstībā. Āmen. Jēzus viņiem ēdot ņēma maizi, svētīja to, lauza un deva tiem sacīdams, ņemiet, tā ir mana miesa. Viņš ņēma biķeri, pateicās un deva to viņiem. Un visi dzēra no tā. Un viņš tiem sacīja, šis ir manas jaunas derības asinis, kas tiek izlietas par daudziem. Patiesi es jums saku, es vairs nedzēršu no viena koka augļiem līdz tai dienai, kad es no tiem atkal dzēršu Dieva valstībā. Amen. Jo no kunga es saņēmu, ko arī esmu jums nodevis tālāk, ka kungs Jēzus tajā naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicies lauza un sacīja, tā ir mana miesa, dota par jums, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri pēc mīlestas sacīdams, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, to dariet, cikārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šā biķera dzerat, jūs pasludināt kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Amen. Mēs pasludinām, kungs, tavu nāvi un augšām celšanu Dieva spēkā, jo tu ar savu nāvi uzveici nāvi un elli. Tu devi mums visiem brīvību. Visiem, kas mīlam tevi, debes Tēvs, un ticam uz tavu upuri, glābēju Jēzu. Kungs, visuma valdnieka, tu esi patiesi svēts, visa svētuma avots. Un mēs tev lūdzam, dari svētas šīs dāvanas ar savu svētā gara dvēsmu, lai tās mums top par kunga Jēzus, glābēju miesu un asinīm. Kad glābējs Jēzus, pirms viņš tika lemts ciešanām, ņēma maizi, pateicās lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums atdota. Un biķeri ņēmis, teica, ņemiet un dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem ir izlietas grēku piedošanai. Radiet to mani pieminēdami. Kungs un Dievs, uzņem mūs
kas nākam pie tevis pazemības garā un grēku nožēlā lūgdami, lai šodien tu mūs šķīsti no grēka un vainas un pieņem, ietērp mūsu labākajās drānās un velc pirkstā gredzenu un atjauno kā savus mīļotos bērnus. Lūk, ticības noslēpums. Mēs apliecinam un ticam, ka caur glābēju Jēzus nāvi tu aba esi mūs šķīstījis, dziedinājis un atbrīvojis no vainas un dāvājis mūžīgās dzīvības dāvanu. Mēs slavējam tevi aba, ka mūs esi iepriecinājis visās mūsu ciešanās, lai arī citus, kas nonākuši ciešanās, mēs varētu iepriecināt ar to iepriecu, ar kādu tu mūs pašus esi iepriecinājis. Kā glābēja ciešanas pārpilni nāk pār mums, tāpat arī pār mums nāks iepriecinājums caur glābēju. Caur glābēju Jēzu, ar viņu un viņā tev, nedalāmam Dievam visuma valdniekam, tava svētā gara vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Āmen. Un šajā brīdī, kā pirmie svēto vakarēdienu baudīs draudzes mācītāji, un tad vēlāk no mācītāja Ginta rokām jūs varēsiet saņemt maizi, no manām rokām biķeri un aizlūgšanas un svaidījumu no mācītāja Raimonda.
Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Āmen. Kamēr vēl notiek aizlūgšanas, turpināsim ar dziedājumiem.
gaisma, kas sirdī man spīd. Vēlos es mirdzēt, kur tumsā vēl mīt. Domās un darbos vakars vai rīts, lai tava gaisma man visur ieplīt. Kungs, lai tavs vārds mans gudrības zelts, tajā es lasu, cik augstu es celts. Esi Sargs, kad esmu es. atziņu lielo, tavs vārds, kungs, man nes. Esi man brūnes, lai drošs varu būt. Cīņā pret ļaunumu uzvaru gūt. Esi man sargs, kad uzbruk man grēks. Tik tavā spēkā ir mans paša spēks. Esi man pērle, mans gresnums, mans gods. Dārgums, ko iegūst, to daudz, kas ir dots. Kungs, labais gans, par vadoni nāc. Mācī man staigāt, kā vēlas tavs prāts. Kungs, labais gans, par vadoni nāc. Mācī man staigāt, kā vēlas tavs prāts. Šūpulī krastā viņš varēja migt, uz siena bija silīte galviņu likt. Viens zvaigžņu pulks debesīs mirdzēs viņš, un vēstīja ļaudīm viņš Dieva dēls mīļš. Un gaišums bija kūtī, kur bērniņš izdus, bet lopiņiem pretī viņš smaidīja klus. Vai Jēzu par tevi ir mīļāks vēl kāds, pie gultiņas manas no debesīm nāc. kungs Jēzu arvien, kā mīli tu mani, gribu justies ikdien. Svētī bērniņus mazos
tos, kas dārgi tev, kungs, un palīdzi debesīs atgriezties mūs. Patiešām debes Tēvs caur glābēju Jēzu un viņa upuri palīdz mums debesīs atgriezties ikvienam. Lūdzam, svētī mūs no mūžības uz mūžību. Kungs tevi svētī un tevi pasargā. Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Kungs uzlūko tevi ar lapatiku un dod tev savu mieru.